Brīnišķīgs rīts Atēnu piekrastē. Brīnišķīgs rīts, 7:00 pavēs. Man deguns nosalis. Bet tad, kad es iznācu un ieraudzīju šo skaistumu, es viņu ieraudzīju rozā krāsā. Kāpēc? Jo man bija rozā brilles. Un kāpēc es par šo stāstu? Jo tajā brīdī, kad es rozā brilles noņēmu, es ieraudzīju patieso krāsu, kādu rāda manas acis. Un es to uztveru kā zilu. Gaiša zilā nokrāsa. Jā, ir arī rozā toņi. Bet ko es gribu teikt? Mēs katrs realitāti, šo realitāti, par kuru mēs pat nevaram zīsti būt zinātniski un personīgi pārliecināti, ka tā tāda reālā ir. Mēs katrs realitāti uztveram caur saviem filtriem, caur saviem realitātes filtriem. Un tādu ir ļoti, ļoti daudz. Katram cilvēkam ir ļoti specifisks savs lēcu komplekts, ar kuru viņš uztver realitāti. Un man šodien bija rozā. Bet par lēcu un filtru komplektiem runājot, man jāsaka, ka tādu katram ir vismaz 51. Ja neņem vērā vēl visādus papildu aspektus. Tāpēc, mīļie, mēs nekad nevaram zināt, kā otrs redz realitāti, kā otrs redz situāciju, kā otrs jūtas tajā situācijā. Tāpēc būsim atvērti, iepazīsim sevi un skatīsimies uz citiem caur saviem filtriem, jo tos mēs nevaram aizvākt nekādā veidā, un respektēsim kā savus filtrus, gan otra cilvēka filtrus. Jo, tāda ir mūsu tā spēles noteikumi, ja? Brīnišķīgi. Gaidām peldsezonas atklāšanu.